Sveiki, vecāki! Mani sauc Jānis Krastīņš, un šodien mēs parunāsim par atkarībām. Visdrīzāk jūs esat ļoti daudz ko dzirdējuši no psihologiem, narkologiem, terapeitiem un daudziem citiem speciālistiem par to, kas tad ir narkotikas, kā tad ar pusēdžiem apieties un viss, kas ar to saistīts. Mēs sadalīsim šo visu trijās daļās. Sākumā es pastāstīšu nedaudz par sevi, kas es tāds esmu, kāpēc es te stāvu, ko es runāju un kas es neesmu. Ļoti svarīgi būtisks moments, kas es arī neesmu. Līdz ar to, lai mēs visu šo varētu sākt un šito visu veidot, un mēs arī braukājam pa skolām projektu ietveros, mūs atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Tātad sāksim ar to, kad es trīs daļās izstāstīšu. Pirmā daļa būs, kas es esmu, kas es neesmu. Otrā daļa būs tas, kas ir atkarība un kas nav atkarība. Un trešajā daļā es vairāk vai mazāk izstāstīšu par to, kā mēs, kā vecāki, varam palīdzēt arī jauniešiem, un kas mums būtu jādara un kādiem mums būtu jābūt, lai atbalstītu viņus ceļā uz pieaugušo dzīvi un neiekristu kaut kādos slazdos ar atkarību. Tātad sākšu ar to, kā jau es teicu, kas tad es esmu, vai arī kas es neesmu. Pirmām kārtām, kas es neesmu? Es neesmu terapeits, es neesmu psihologs, es neesmu kaut kāds vairāk vai mazāk speciālists, kurš ir mācījies par to, kas ir atkarība un par to, kā viņi ietekmē mūs vai cilvēks mums apkārt. Es neesmu lasījis daudz grāmatas vai es neesmu studējis, tātad nekādas sintētiskas zināšanas es savā izglītības gaitā neesmu iegūs. Taču kas es esmu? Es esmu pats alkoholiķis un pats esmu narkomāns. Cilvēki bieži vien saka, kāpēc tu sauc sevi par alkoholiķu, par narkomānu, jo tas ir slikti, tā kā tu jau vairs nelieto vai nedzer. Bet priekš manīm, kāpēc es sevi saucu tā? Tāpēc, kad priekš manīm tas ir daudz vieglāk dzīvot dzīvi un atcerēties, kas es esmu. Kad es nedrīkstu lietot nekādas psihoaktīvas vielas, un tiklīdz es sāku lietot kaut kādas psihoaktīvas vielas, es nevaru vairs apstāties. Savā ziņā tā ir arī priekš manis, mana paša vienkāršota atkarības definīcija. Lai es atcerētos vienmēr, kā lai es dzīvoju savu dzīvi, neiekāpjot apkārt tajā purvā, kur es biju. Bet nedaudz es arī pastāstīšu par savu dzīvi, bet pirms tam, ar ko es nodarbojos. Pirms 4 gadiem es izveidoju biedrību Sober Soul, kur mēs strādājam ar jauniešiem, kuri ir riska grupā, kuriem ir problemātiski, kad viņi lieto alkoholu vai narkotikas, viņi ir problēma lietotāji. Tātad viņi nonāk kaut kādā sociālā dienesta redzeslokā, policijas redzeslokā, medicīnas personālā redzeslokā. Tātad viņiem ir iestājušās kaut kādas sekas, kuras viņiem ir diezgan problemātiski pēc tam pašiem risināt un kuras ietekmē viņu turpmāko dzīvi. Tad mēs strādājam konsultāciju veidā, es ar viņiem daudz runājos un viņus atbalstu arī ārpus šīm sarunām. Es strādāju kā mentors. Mentors nozīmē to, ka es esmu izgājis kaut kam cauri un palīdzu arī citiem atrast to ceļu, kā tad varētu dzīvot šo dzīvi, neiekrītot tajā atkarības slazdā. Otrām kārtām es esmu Sober Way dibinātājs. Tas ir pirmais privātais atvesļošanās centrs Latvijā, kurš ir balstīts vairāk. Mēs atvesļojamies no alkohola, narkotikām, azartspēlēm, jau pieaugušie, kas ir jau nokļuvuši jau tādās pamatīgās problēmās un briesmās, un viņiem vairs nav kur bieži vien iet, un viņi nezina vairs, kā risināt. Tātad viņu dzīves, jeb viņu atbalsta sistēma, kas viņiem dzīvē ir, jau ir izgājuši no rāmjiem, un viņi nespēja viņu kontrolēt. Vairāk par mani pašu personīgi. No 12 gadu vecuma es sāku lietot alkoholu, un no 14 gadu vecuma es sāku lietot narkotikas. Ļoti interesanti ir tas, ka pirms es lietoju alkoholu vai narkotikas, es biju ļoti kautrīgs, es ar citiem bērniem daudz nerunāju, es nevarēju iekļauties tādā normālā, kā saka, standarta klasiskajā vidē, kurā
bērni aug un spēlējās viens ar otru. Man patika vairāk būt kopā ar pieaugušajiem. Un vairāk gribēju mājās pie mammas un biju tāds ļoti kluss un kautrīgs. Tad es pirmo reizi pamēģināju 12 gados alkoholu. Protams, es pateicu, es vairs nekad nelietošu. Pagāja 2 gadi un es jau biju pamēģinājis narkotikas. Un, lai vai kā, ko es gribu ar to pateikt, kad pēc 14 gadiem man vairs īsti nevarēja nekas apstādināt. Un īstenībā man ir tā sajūta, ka tas bija tas, kā es gribu justies, tas bija tas, kā es jūtos pieņemts, mīlēts, es mīlēju citus, man sāka kļūt labas atzīmes skolā, jo es, it īpaši sākotnējā periodā, jo es pa naktīm negulēju, es pildīju mājas darbus, es ļoti labi komunicēju ar cilvēkiem, man parādījās draugi, man sākās attiecības ar meitenēm, jo mana kautrība, kauns un tāda sevis tāda nepārliecinātība bija pazudusi. Tas man palīdzēja iesākt to dzīvi, dzīvot kaut kādā tādā sociālā vidē. Un tas ir ļoti būtisks moments, tīpaši, kad mēs redzam jauniešus, kad viņi sāk lietot kaut ko, kaut kādu alkoholu, narkotikas vai kaut kā socializējas vidē, viņi kļūst tādi, kādi viņi grib būt paši, un patiesībā jau, kad es arī sāku lietot, es kļuvu tāds, kādu mani gribēja redzēt citi. Tas nozīmē, es sāku, kā jau es minēju, labāk mācīties. Mani vecāki gribēja, lai es labāk mācos. Es sāku kārtot māju, vairāk pa naktīm paliku kārtīgs. Arī to viņi gribēja. Es apmeklēju skolu biežāk un biju aktīvāks stundās un darījos, es biju lietojis narkotikas. Līdz ar to cilvēki nezina, ka es lietoju narkotikas, bet viņi redz, ka manī notiek kaut kāda aktivitāte. Jā, es esmu mainījies, bet katrā ziņā manas atzīmes pat uzlabojās. Tātad tas bija kaut kas, kas mani padarīja un lika man justies pieņemtākam, jo cilvēks saka, jā, tu baigies malacis, tu baigi labi dari. Un es ieraudzīju to, ka bez narkotikām man tas nesanāk, bet ar narkotikām man tas sanāk. Un, lai vai kā, man bija ļoti grūti no tā atteikties, sākotnējā periodā tīpaši. Gāja laiks un, protams, tas nebija viss tik spīdoši un forši, un kā es sākotnēji varēju redzēt, man sākās problēmas, pēc kā 2-3 gadi man sākās problēmas ar policiju, man skolā vairs nebija tik interesanti mācīties, es vairāk pievērsos varbūt meitenēm, es vairāk pievērsos varbūt kaut kādām izklaidēm, es sāku neiet uz skolu, un līdz ar to, tanī laikā man pazuda visas intereses, kas ir saistītas ar to vidi, kas atbalstītu mani tālākajā dzīvē, un tā kā klasiski izmācoties un ejot uz priekšu, mani atbalstītu. Tas ir attiecības, finanses, darbs, skola. Es tās visas biju atstājis novārtā un lietoju, nu jau vairs, lai man būtu labas atzīmes un ne, lai man būtu daudz draugi, bet lai es nejustu to stresu un to trauksmi, ko man bija jau izraisījušas šīs problēmas un ko man bija izraisījušas tas iekšēji šīs visas emocijas, kas man bija pavadījušas arī pirms tam. Jo tiklīdz pārstāju lietot, es esmu apakaļ tas mazais puika, kas ir kautrīgs, kas ir mājās. Bet pieaugušam cilvēkam, jau pusaudzim, tas ir pat sabiedrībā diezgan nosodoši, ko tad es gribu pie mammas vai kaut ko tādu, tad labāk es lietoju un esmu atvērtais cilvēks, eju ārā un bieži vien vienkārši tēloju uzliekot masku, kad es esmu šis cilvēks aktīvais, enerģiskais, spēcīgais, sportiskais džeks, kāds arī biju tajā laikā. Pagāja kaut kāds laiks un, protams, es nepabeidzu skolu, man izmet ārā un man 19 gadu vecumā es biju iepazinies ar meiteni, kurai palika stāvoklī, mums piedzima bērniņš, tagad puikam ir 19 gadi. Arī es, kāpēc to pieminu, tāpēc, ka mēs runājam šodien par pusauģiem, arī es zinu, ko tas nozīmē, kam ir bērni. Man ir 3 bērni kopā šodien, 19, 9 un 8. Un ar 2 es dzīvoju kopā ģimenē dotajā mirklī. Pirmais puika, dēls vecākais ir no manas pirmās sievas.
Līdz ar to, ka tajā laikā, kad mēs sagājām kopā, mēs sagājām kopā, mums piedzima puika, un mēs sākām kopdzīvi, sākām dzīvot atsevišķi no vecākiem. Kad mēs sākām dzīvot atsevišķi no vecākiem, es vairs skolu negāju. Iepriekš es nodarbojos arī ar sportu. Es vairs ar sportu nevarēju nodarboties, jo man bija muguras trauma. Līdz ar to es biju tā kā iemests tajā lielajā dzīvē, kurā man jābūt atbildīgam par ģimeni, par savu jāsāk strādāt un tās visas lietas. Bet es nebiju spējīgs to īsti darīt, jo man nebija pieredzes, man bija tāda ļoti brīvdomātāja domāšana. Savā ziņā man vēl joprojām viņa šodien, bet man nebija to rāmi un to robežu īsti nolikts viņas galvā. Un es aizgāju vēl vairāk narkotikās. 21 gadu vecumā jau es lietoju stiprās narkotikas, uzzināju man sieva, un savā dienā mēs pašķīrāmies, un es izgāju un es dzīvoju 3 mēnešus uz ielas. Es nedzīvoju uz ielas pašas, bet dzīvoju mašīnā, un tad es nonācu pirmajā rehabilitācijas centrā, kurā es centos atveseļoties un iegāju ministrs programmā. Un man savā ziņā tas palīdzēja. Es iegūju ļoti daudz informācijas par to, kas ar maniem notiek, ko es varētu darīt, lai atveseļotos, lai turpinātu nelietot. Bet priekš manis tas bija ļoti interesanti. Es centos ar tādām sintētiskām zināšanām, ar zināšanu par to, kas tad ir atkarība. Ja jau es zināšu, tad es varēšu kontrolēt, lietot. Protams, izejot ārā, es norāvos atkal un turpināju lietot. Šoreiz biju izdomājis, ka es gribētu kaut ko dzīvē mainīt, un man vecāku atbalstot, es aizbraucu uz Ameriku, jo es izdomāju, ka es mācīšos par pilotu. Un aizbraucot uz Ameriku, es sāku mācīties par pilotu. Man sākumā sanāca, viss gāja ļoti labi, bet paralēli es, protams, turpināju dzert un lietot narkotikas, bet tas jau bija vairāk tā kā ne tik traki, kā tas bija iepriekš. Jo kamēr man ir kaut kāda nodarbe bija tajā laikā, es varēju viņu kontrolēt, lietot, it kā man tā likās vismaz. Bet tiklīdz tas viss man pajuka, jo es nevarēju pabeigt to skolu jebkurā gadījumā. Man vairāk bija mans prāts uz lietošanu nekā uz kaut kādām tādām sakarīgām lietām, jo nepārtraukti mani dīdīja iekšā tas nemieris, trauksme, sajūta, kad es neesmu pieņemts, man ir liels kauns un nesaprotu visu laiku, kāpēc tas tā ir. Pagāja 2 gadi Amerikā, es tā arī nepabeidzot pilotu skolu. Tanī brīdī es aizbraucu atpakaļ uz Latviju. Mani pameta tā brīža draudzene, jo es pārāk daudz atkal lietoju. Un man bija pirmais pašnāvības mēģinājums. Man bija iestājusies klīniskā nāve, es nokļuvu slimnīcā, man bija 3-6 stundas komā. Es iznācu ārā no slimnīcas. Ko es gribu pateikt, man nekas nemainījās. Tā bija viena epizode, tas jau ir normāli, kad lietot daudz, tad arī tā vairāk vai mazāk mēdz gadīties. Protams, es turpināju lietot un ieejot, jau man tur bija kaut kādi pāris gadi pazuduši. Es ļoti aktīvi lietoju, dzēru un man bija kauns un vainas sajūta par to, ka es neesmu to skolu pabeidzis. Un nokļuvu otro reizi rehabilitācijas centrā, un es vēl atkal saņēmu daudz informācijas par to, kas un kā, un es atkal ar prātu sapratu, kas tur notiekās, kas nē. Tur gan es nobiju 2 nedēļas, man pēc 2 nedēļām izmet ārā par sliktu uzvedību, un es atkal biju uz ielas un mēģināju tikt ar to galā. Pagāja apmēram kaut kāds laiks pagāja, es sagāju kopā ar meiteni un 9 mēnešus es biju izlēmām palikt skaidrā, arī ja viņa mani atbalstīja, 9 mēnešus mēs palikām skaidrā. Un 9 mēnešu laikā es pabeidzu iesākto, es pabeidzu pilotu licenci, komercpilotu licenci tajā laikā. Un man dzīve sāk iet uz augšu, es sapratu, jā, man ir darbs, es varu dabūt darbu, es varu lidot, man ir attiecības, tas ir tas, kas it kā būtu tas, kas man to dzīvi nostabilizētu. Un ja man būs ko darīt, tā man teica vecāki, tā man teica visi cilvēki apkārt, nostabilizēsi dzīvi, tad viss būs kārtībā, tev nebūs tā problēma.
Un patiesībā īsti nekas nemainījās. Pēc 9 mēnešiem es atkal iedzēru. Es domāju, jau viss ir kārtībā, es iedzēru. Un vakarā, pa dienu izdzēru 1 glāzi, un vakarā jau es biju pilnīgi piedzēries. Un no tās dienas sāku dzert atkal katru dienu. Es nespēju apstāties. Līdz ar to es iegāju, es atkal kontrolēti gāju lēnām uz priekšu, biju aviokompānijā, sāku lidot aviokompānijās. Bet viss gāja kā pa celmiem. Man izmet no vienas aviokompānijas par narkotiku pārdzēšanu. Lidoju gan es skaidrā, bet paralēli es lietoju un par to uzzināju cilvēki. Un man izmet ārā 1 reizi, aizbraucu uz citurieni, man jau bija citas problēmas, man izmeta ārā 2 reizi, man jau bija krimināla lietas sataisījums, citas lielas problēmas. Līdz ar to man bija nepārtraukta cīņa pašam ar sevi un starp reālo dzīvi. Un, pēc kāda laika, protams, man piedzima arī mums abi bērniņi, mazākie. Viņiem arī gāja ļoti grūti sākotnēji, tīpaši, ka tētis un arī viņu mamma ir alkoholiķi, kur dotajā brīdī skaidrā mēs esam kopā. Mēs pašķīrāmies uz vienu brīdi un es aizbraucu uz Taizemi ārstēties, jo man nomira blakām mans draugs, kurš pārdzēja. Un es nezināju, ko darīt. Man likās, ka es viņu nogalināju vienā brīdī, bet patiesībā tā nemaz nebija, jo viņam bija traumas pārklīts galvā, bet es vainoju ilgi sevi. Un aizbraucot uz Taizemi, es iegūju papildus pieredzi, jau bišķiņu savādāku, kur man palīdzēja cilvēki, kuri paši ir bijuši atkarīgi, kuri paši ir izgājuši tam cauri un kuri ierādīja man ceļu, kas man ir jādara, nevis kas man ir jādomā, kā man ir jāuzvedas, bet kas man ir jādara, lai es atveseļotos. Ko nozīmē priekš manas atveseļošanās? Es izgāju ārā, es nespēju novilkt robežas ar cilvēkiem, ar kuriem es biju kopā tajā brīdī, un ļoti gribot būt pieņemts un mīlēts, un arī ietekmējot savā ziņā citus cilvēkus, gribēju sakārtot savu dzīvi, bet man nekas tā īsti nesanāca. Un pēc 5 mēnešiem es atkal norāvos, un es atkal aizbraucu uz Taizemi. Otru reizi, kad es atbraucu apakaļ no Taizemes, es jau vairāk iesaistījos procesā, sāku komunicēt ar cilvēkiem, kuri ir jau atveseļojās, sāku komunicēt ar cilvēkiem, kuri atbalsta mani, kurus es varu atbalstīt un kuri paši ir atkarīgie. Un tā arī izveidojās lēnā garā, sāk veidoties mans draugu paziņu loks no tiem cilvēkiem, kuri atveseļojās un ar kuriem es dzīvoju šobrīd un esmu draugos šodien, lai es varētu atveseļoties un iet uz priekšu. Un šodien es esmu skaidrā vairāk nekā 5 gadus, jau drīz būs 5,5. Es ļoti labi apzinājos, ka es nevaru īsti dzīvot dzīvi, kādu es iepriekš dzīvoju ar lidošanām, ar tādām lietām, jo tas neatbalsta man atveseļošanos, jo es esmu prom no mājām, es esmu cilvēks, kurš vēlas būt mājās. Un man vajadzēja uzsākt jaunu kaut kādu darbošanos, kuru man atbalstītu manā atveseļošanās ceļā. Un līdz ar to es arī sāku lēnā garā strādāt ar jauniešiem, ar pieaugušajiem, un tādā veidā izveidojot arī atbalsta sistēmu, lēnām veidojot cilvēkiem, kuri ir šī problēmā. Es pārsvarā esmu iemācījies, biju gājis daudzos kursos, vairāk kas ir coaching, mentoru kursi, esmu gājis arī dažādas citas lietas, ļoti daudz strādājis, esmu gājis par pavāru, esmu bijis masieris, visādas dažādas lietas esmu ķersījis no visām pusēm un mēģinājis izprast, kas man ļoti patīk. Un man ļoti patīk komunikācija cilvēkiem un darbs ar cilvēkiem, tāpēc es esmu piemācījies dažādas metodes, kuras palīdz man veidot sesijas un strādāt ar cilvēkiem individuāli, kā arī grupās, protams. Tāpēc es tagad arī darbojos
mūsu centrā. Plus mēs braukājam pa skolām, runājam ar jauniešiem. Ko es gribēju pateikt vēl par jauniešiem, kad bieži vien vecāki saka, jaunieši nerunā ar mums par atkarību, par lietošanu, par visām tām lietām. Gribu pateikt, ka jaunieši ļoti daudz runā un viņiem tas ir tas, kas viņiem ļoti interesē mūsdienās, bet viņi nerunā ar vecākiem. Viņi nerunā ar skolotājiem, jo viņiem ir bail. Tik nosodītiem, nepieņemtiem, un savā ziņā tas ir skaidrs un tas ir loģiski, jo vecākiem arī ir bail. Bet bailes ir tas, kas dzen uz priekšu atkarību, un ja mēs nerunājam, ja mēs nespējam izveidot atklātu sarunu, mums reti kad var kaut kas labs sanākt. Bet par to mēs parunāsim pašā pēdējā nodaļā, ka mēs runāsim, ko tad mēs kā vecāki varam darīt un kā palīdzēt un kā atbalstīt jauniešus. Otrajā daļā es gribētu parunāt par to, kas tad ir atkarība un kas nav atkarība. Un atkal es gribētu sākt ar to, kas nav atkarība. Jo bieži vien cilvēki jauc visādas dažādas lietas un viss, kas ir ārpus viņu domāšanas rāmjiem, vai kas ir pa daudz, vai kas ir pa maz, tad mēs visu liekam pie atkarības. Atkarība absolūti nav kaut kādas lietas vai vājš raksturs vai nolaidība, ko bieži vien es braukājot pa skolām dzirdu no jauniešiem. Kas ir ļoti būtiski, lai jaunieši zinātu, kas ir atkarība, viņiem būtu jārunā ar vecākiem. Tāpēc šīs lietas es gribētu nodot vecākiem, ja jūs runājat saviem bērniem un jauniešiem par atkarību, lai jūs neteiktu, ka jums ir vājš raksturs, ja tu lietoji, kad tev ir nolaidība, tu esi nolaidīgs, tāpēc tu lieto. Patiesībā atkarīgi cilvēki, ja cilvēkam ir atkarība, kas diez vai ļoti retos gadījumos ir jau jauniešu vidū izveidojusies jau tāda skaidra un gaiša atkarība. Ja ir problēmu lietotāji, kas ir apmēram 10% no jauniešiem, kuri lieto, viņi nonāk redzeslokā policijas vai pie slimnīcās vai kaut kur tur. Tie ir tikai 10%. Tā kā nav nemaz tik daudz to jauniešu, kuriem jau ir izveidojusies atkarība kā tāda. Ko es gribu ar to pateikt? Kāpēc tā nav nolaidība vai bezatbildība? Tagad nedaudz pastoties no pozitīvās puses, no atkarīgā cilvēka pozitīvās puses. Vienkārši piemērs, ja narkomānam, kurš ir jau lietojot smagās narkotikas, viņam ir nepieciešami apmēram 100–150 eiro dienā. Ja viņš nestrādā, viņam nav dzīves vietas, viņam nav neviena radinieka, bet viņam ir nepieciešama šī nauda. Šie cilvēki nodarbojas ar visādām nelegālām lietām, zogu uz vietas kaut kāds laupīšanas notiek vai kaut kā savādāk dabū šo naudu, piepelnās, un viņi visu tērē vienā vietā. Gribu pateikt to, lai šādu naudu, mēs jau ļoti labi saprotam, ka lai šādu naudu nopelnītu, bez tiem resursiem ārējiem atbalsta sistēmas, kas mums varbūt ir cilvēkiem, kā dzīvojuši tādā sabiedrībā, teiksim, normālā sabiedrībā, viņiem ir daudz grūtāk. Tātad šiem cilvēkiem ir ļoti daudz gribas spēka, lai viņi nonāktu līdz tam. Viņi ir ļoti kreatīvi cilvēki. Viņiem ir ļoti labas problēmu risināšanas prasmes. Skan dīvaini, negribu slavēt nevienu, vienkārši gribu, lai mēs objektīvi paskatāmies uz cilvēkiem, ka tā nav nolaidība. Šie cilvēki mērķtiecīgi iet uz savu mērķi, kas ir lietot un justies beidzot mierā ar sevi, lai nejustu tās sajūtas, ko viņi jūt. Tātad šiem cilvēkiem bieži vien nav problēmas ar lietošanu, viņiem problēmas ar skaidrību. Otrais, it īpaši, kas saistās ar jauniešiem, apreibināšanās jautrības pēc. Atkarība nav apreibināšanās jautrības pēc. Tātad, ja cilvēks jaunietis vai jebkurš iet kaut kad iedzert, jo viņš grib, lai viņam ir jautri, viņš obligāti nav atkarīgais.
Atkarības, slimība atkarībā cilvēki cieši no tā, ka viņi lieto un viņi to ļoti labi apzinās. Ir arī citas atkarības, kā ēšanas traucējumi vai līdzīga forma. Viņa nav tieši kā atkarība, bet viņa ir līdzīga forma. Vai seksa atkarīgie, vai citas kaut kādas atkarības formas, vai spēļu aparāti. Tie cilvēki nejūt, tad, kad viņi lieto, viņi nejūt jautrību vai ļoti lielas, spēcīgas, superīgas, patīkamas, bieži vien emocijas, ilglaicīgi. Tie ir tādi mazi momentiņi, kur viņi beidzot bieži vien spēj kļūt mierīgāki, nomierināties un būt mierā ar sevi. Tātad atkarība pavada diezgan liela trauksme, un tīpaši alkoholam ir ļoti spēcīgas nomierināšanas spējas. Alkohols ir depresants pēc savas būtības. Vēl gribu pateikt, kas nav atkarība. Atkarība nav tas, ka cilvēks daudz dzer, tātad viņš ir atkarīgais. Ir cilvēki, pateikšu piemēru, pats biju, kad es pats ārstējos, biju rehabilitācijas centrā, ir cilvēki, kas ir nonākuši fiziskās atkarības, teiksim, tādos valgos, viņiem ir tas saucamās lomkas vai abstinences sindroms, kad viņiem ir fiziskas sāpes, viņiem ir dažādas citas fiziskas problēmas parādās, ka viņi pārtrauc lietot, un tāpēc viņi lieto, lai viņiem noņem šīs fiziskās problēmas. Tad, kad cilvēks, tā ir fiziska atkarība, tad, kad cilvēks nokāp no šīm lietām nost, viņš pasaka, es vairs nekad nelietošu, un viņam galva pat tādā virzienā neiet. Viņš bēg no tām lietām. Un šie cilvēki, pēc psiholoģijas viedokļa, viņi nav atkarīgie. Šie cilvēki ir kļūdas pēc sākuši lietot, lai viņiem fiziski nebūtu slikti, vai tās ir sāpes vai kaut kas cits, bet viņi neremdina emocionālas sāpes ar šīm vielām. Tātad viņš atsakās no viņas, un viņš vairs nekad. Parastam atkarīgiem, kārtīgam atkarīgam cilvēkam, kurš atkal un atkal atgriežas šī fāzē, lietošanas fāzē, viņam pat ir fiziski, viņš ir ļoti veselīgs, viņam viss dzīvē ir sakārtojies, viņam ir ģimene, viņam ir nauda, viņam ir izglītība, viņam ir superīgas attiecības, un viņš kaut kādā veidā atkal uzsāk dzert, ļoti labi apzinoties, ka viņš nevarēs apstāties. Un šis jau ir atkarības ļoti labs rādītājs, ka mēs atkal un atkal darām vienu un to pašu lietu, pat zinot, ka tas rezultāts būs tieši tāds pats. Varbūt varat citreiz pavērot sevi, kurā, kad mēs apsēžamies un varbūt tagad ir Facebook un visas tās lietas, kad ir TikToki. Mēs sēžam, varbūt skatāmies kaut kādu YouTube video vai nosēžamies pie televizoru. Mēs zinām, kad mums jāiet ir darīt kaut kāda lieta, bet mēs nevaram apstāties. Davai vēl vienu pastīšos. Es visu laiku cenšos iekāpju atkal un zinot, ka man nepaliks labāk, bet es to turpinu darīt. Šī kompulsīvā darbība, viņa neapstājās. Es domāju, katrs to ir izbaudījis, bet atkarīgais, nopietnas atkarīgais, viņš atkārto atkal, un viņš nespēja apstāties pat, ja viņam ir ilglaicīgi kaut kādas skaidrības brīži, ja viņš nav pietiekoši modrs, viņš ļoti viegli iekāp tā vai savādāk centās sevi nomierināt. Principā atkarīgais cilvēks, ja kāda psihoaktīvas vielas sākot lietot, viņš principā iekāp apakaļ vecajā ritmā. Vēl runājot par jauniešiem, ko es gribu pateikt, ir tas, ka atkarība vai problemātisks jaunietis nav jaunietis, kurš dara tās lietas, kas nepatīk vecākiem. Man vecākam var nepatikt, kad jaunietis iet patusējās vai iet tusējās pa darba dienu vakariem. Un man bieži vien ir zvani no vecākiem par to, ko mums ar viņu darīt. Viņš nedara apmēram to, ko mēs sakam.
tas īsti tas nevelk uz atkarību. Un cilvēki bieži vien sāk ielikt jaunieti rāmī ielikt kaut kādā rāmī, kur nemaz viņš neatrodās. Viņam ir vajadzības pēc komunikācijas, viņam ir vajadzības pēc pieņemšanas, un bieži vien, ja jaunieši tādā vai savādākā veidā citur viņu neiegūst šo pieņemšanas sajūtu un šo kopības sajūtu un šo draudzību, viņi bieži vien iet atpakaļ un atpakaļ skolā vai tusējās saviem draugiem, tāpēc, ka viņam vajag to sajūtu. Un, lai kā mēs arī varbūt gribētu, tādā vai savādākā veidā mēs viņam nespējam to sniegt. Kāpēc? Ir ļoti grūti pateikt, bet es varu pateikt no sava viedokļa, kas tur priekš manis bija, kas šo padarīja par jau tādu lielāku problēmu, kad es mēģināju iet ārā no rāmjiem un gāju prom no mājām vai lietot vai dzert. Līdz saviem 14, 15, 16 gadiem es dzīvoju mājās, mani vecāki nav šķirti, es gāju uz skolu, viņi bija, kā es dzīvoju normālā sabiedrībā, kur vecāki saka vienu, skolotāji saka citu kaut ko. Mamma saka vienu, tētis saka citu. Policija saka trešo, ārsts saka ceturto. Un visi viens ar otru pieaugušie no mana skatījuma bija ļoti neadekvāti. Tātad mājas vide bija mājas un pieaugušo vidi, kurus atrados, viņa bija ļoti hauss, bija ļoti liels hauss tajā vidē. Un kad es aizēju pie viena, pie otra, pie trešā, es redzu, ka viņi runā katrs savu, un man īsti nevar iedot vienu un to pašu ziņu. Tad, kad es izēju uz ielas kopā ar draugiem, vienalga, vai viņi ir kaut kādi, vai viņi lieto narkotikas, vai viņi ir kaut kādi slikti cilvēki, vai viņi zoga, vai viņi kaujās, viņiem uz ielas jauniešiem ir struktūra. Viņiem ir pilnīgi skaidrs, ja es esmu kā jaunietis izēju ārā pie citiem jauniešiem, es zinu, ja es teikšu vienu, man, piemēram, piekaus. Ja es teikšu kaut ko citu, mani paslavēs. Man ir skaidrs, ko es drīkstu darīt, ko es nedrīkstu darīt. Tātad šis ir tas, ko ielas vide iedod, viņi ļoti labi sevi spēja organizēt. Jaunieši uz ielas. Atnākot mājās, es šo organizatorisko pusi neredzu. Es varu tikai šeit katrs dara kaut ko pa savam, un līdz ar to man ir vieta manipulācijai, un kā es varu dabūt kaut ko ārā no vidas. Un izejot uz ielas, man ir atkal šī struktūra, kas man kā jaunietim ir ļoti nepieciešama. Lai es attīstītos un spētu kaut kā iekļauties sociālā vidē. Un man tas bija ļoti svarīgi. Tāpēc gribu teikt, ka tas uzreiz, kad jaunieši iet ārā un meklē kaut ko strukturētāku nekā kas ir mājās, tas nenozīmē, ka viņš ir atkarīgais, ka viņam ir problēmas ar lietošanu. Nē, viņam ir citas apakšā problēmas, iespējams, kuras viņš pats nespēja nodefinēt un neredz, un kas ir vecāku pienākums to ieraudzīt. Kas mums mājās notiek tāds, kāpēc viņš negrib šeit atrasties. Kaut gan mums liekas, ka viss ir kārtībā, vienalga iesaku paskatīties dziļāk, un ja mēs nesaprotam, iet meklēt palīdzību ārpusē, un spēt uzklausīt citus cilvēkus, kā tas izskatās no malas. Tālāk, tas ir, ko es gribēju pateikt, kas nav atkarība. Atkarība nav šīs visas lietas, kad ir neliels bardaks, kad cilvēks iedzer, kad cilvēks kaut ko uzpīpē, jaunietis, ir šī tendence sabiedrība, bet tā nav atkarība. Problemātika aug, bet tas nenozīmē, ka jaunietis ir atkarīgs. Tas nozīmē, ka mēs varam viņu vieglāk risināt. Kad cilvēks ir atkarībā, tas jau ir pavisam cits stāsts un paliek jau ļoti grūti to risināt, un viņam jāgrib pašam. Kamēr viņš nav atkarīgais, mēs kā viņa vide varam ļoti labi palīdzēt. Kas tad ir atkarība? Atkarība, pirmkārt, viņa ir slimība.
Atkarība ir kompulsīva alkohola lietošana, neskatoties uz negatīvām sekām, ja mēs tā vienkārši varam izteikties. Es lietoju, kā jau es iepriekš minēju, neskatoties uz negatīvām sekām. Es varu lietot, es varu pārdozēt, es varu ieiet, nonākt slimnīcā, nonākt komā un gandrīz nomirt. Es pieceļos kājās un eju ārā un uzreiz lietoju tālāk. Es neredzu ne sekas, neko vairāk, es gribu tikai nomierināties un iet uz priekšu. Vēl ko es gribu pateikt, bieži vien tās sekas ir vecāku radītas vai skolas radītas. Tātad skolotāju vai kaut ko. Ja mēs lamājam bērnu vai mēs viņam kaut kā savādāk sodam viņu, tās nav sekas, par ko es runāju dotajā brīdī. Ģimene nav tur, lai kādu sodītu vai kādu kontrolētu. Mēs esam vecāki, lai mīlētu savus bērnus, nevis lai viņus sodītu. Un bērns tieši tā arī to uztver. Ja jūs gribat sacensību, tad jūs arī viņu dabūsiet. Un visbiežāk arī dabūnat no bērna puses. Tātad tā ir slimība, tā ir dzeršana vai lietošana, neskatoties ne uz kādām sekām, citām, nevis to, ko esam radījuši mēs, tā varbūt policija, veselības problēmas, nu jau kaut kādas pavisam nopietnas lietas, ko viņš pats rada, viņš pats viņas ierauga, viņš pats ar viņām mēģina tikt galā, bet jau nesanāk, viņš iet un turpina to darīt. Un tas nav jautri, un tas nav kaut kādas jautrības pasākumi, viņš bieži vien viņi lieto mājās paši vai iet ārā. Tātad tas ir ļoti jau nopietni. Un otrkārt, atkarība progresē. Ja gadu gaitā tam ir augšas, kaut kādas lejas, atkarība diezgan skaidri parāda lietošanas progresu. Līdzīgi kā, ja mēs neatveseļojamies vai mēs neko ar to nedaram, tātad viņa progresē. Pat, ja ir lielāki skaidrības periodi. Ko tas nozīmē? Jaunietis pieaugušais vai vienalga kurš, viņš, piemēram, iedzer un viņš sataisa problēmas un viņš zaudē tiesības pazaudē. Mans stāsts, man nav tiesības uz 9 gadiem. Man ir atņemts. Es piedzeros, man paņem policija un man noņem tiesības. Un es tagad nedzeru, piemēram, pusgadu. Pēc pusgada es domāju, nu jau esmu iemācījušos dzert, un es iedzeru, un tuvāko 3 dienu vai nedēļas laikā es atkal braucu ar mašīnu, man atkal paņem policija. Uzreiz es sākot lietot, es nonāku tanī pašā vietā, tur, kur es sāku. Un tas nekad neapstājās, līdz es nokļūstu cietuvā vai uz ielas vai slimnīcā vai kaut kur tā. Tas mani nespēja apstādināt. Līdzīgi kā epilepsija vai kādas citas slimības, mēs neesam par to vainīgi, ka mēs dzeram vai ka mums ir epilepsijas lēkme. Mēs nevaram viņus vainot par to. Līdzīgi tāpatās arī atkarību dzen uz priekšu kauna sajūta, vainas sajūta par to, ko viņi izdarījuši, jo bieži vien viņi nevar paskaidrot. Tad, kad mēs cilvēkiem sakam, tu jau dzer tāpēc, kad tev tur patīk tusēties ar kādu tīpaši jauniešiem, viņi to dzird un viņi to atkārtos jums. Ja cilvēkam ir tendence uz atkarību, viņš nezina, kāpēc viņš dzer. Viņam nav izskaidrojums. Līdz ar to, tāpatās kā epilepsijas lēkmes, cilvēks nezina, kāpēc viņam ir epilepsijas lēkme. Viņš vienkārši iet pa ielu, un viņš nokrīt, un viņam ir epilepsijas lēkme, un mēs pieejam pie cilvēka un sākam viņu vainot par to, kāpēc tu atkal krīti, kas tevīm atkal notiekās. Viņš sāk justies vainīgs par to, ka viņš ir slims. Un viņš sāk norobežoties, viņš sāk izolēties, un viņš sāk nerunāt ar mums, un mēs viņam vairs nevaram palīdzēt. Tāpēc viņš norobežojās no visas pasaules un iedomājieties, ka visi epilepsijas lēkmes cilvēki, viņi paslēptos, jo mēs viņus vainot par to, ka viņi krīt.
Līdz ar to alkoholisms ir ļoti līdzīgi, vai narkomāni ir ļoti līdzīgi. Cilvēki, ja paši neatvesaļojās un paši aktīvi nemaina dzīvesveidu, viņiem būs šie kritieni, un tā ir daļa no negribās teikt, ka tā ir daļa no atvesaļošanās, un negribas teikt, ka tā ir daļa no slimības, bet, kad mēs dzeram, tā ir tomēr daļa no slimības, bet šie kritieni mēdz būt. Un tas ir savā ziņā normāls process. Es pats esmu gājis 10 reizes uz detoksikāciju, kur man ir skalojuši, un atkal un atkal es nonāku, un es nevaru saprast, kas ar maniem notiekās. Tātad, pēdējo tagad es iesākšu 3. daļu, un es vairāk parunāšu par to, ko tad jūs, kā vecāki, ņemot to iepriekšējo informāciju, ko tad jūs kā vecāki varat darīt, lai atbalstītu jaunieti, un ko tad jūs varat darīt ne tikai ar viņu, vai jo bieži vien, ko man ar viņu darīt. Es gribētu teikt, jums neko ar viņu tā īsti nav jādara. Jums ir vairāk jādara ar sevi. Un tas ir ļoti būtiski, jo man kā cilvēkam, kurš arī strādā ar atkarīgiem, ir viens galvenais mērķis. Tas ir saprast, kādam man ir jābūt, lai cilvēks pret maniem būtu atklāts, godīgs un spētu izvilkt no sevis ārā to, par ko viņam ir kauns, bailes, satraukums, un lai viņš kļūtu atvērts un ieraudzītu sevi tik tālu, ka viņš varētu jau paņemt un ar to kaut ko darīt. Un, kā jau es iepriekš minēju, es atgriezīšos pie tā, ka pieaugušie rada haosu. Bieži vien mājās ir mamma ir tāda, mamma ir labā, tētis sliktais, vai otrādi tētis sliktais, mamma labā, un vecāki savā starpā nerunā. Līdz ar to es varu manipulēt, un es neredzu to struktūru. Un tā ir mana personīgā pieredze, kā tad es varu, un es nejūtu šo drošības sajūtu, jo man ir jābūt drošībā kā bērnam, kad es varu virzīties pa priekšu. Es nejūtu ne fizisko, ne emocionālo drošību, jo mājās ir varbūt kādi strīdi, es aizejot uz skolu, man mācīja tētis, tāds piemērs, man teica arī, tētis teica, ja kāds tevi, tā kā kauja, grib sist tev, tu aizstāvi sevi un sit viņam pretī, kā jau mēs esam mācījuši bērnus vai mūsu mācīts visu. Un es aizēju uz skolu un es sakaujos ar vienu puiku, viņš laikam salauz kāju tajā laikā, un man atnāk skolotāji un prasa, vai tev mājās tā māca darīt? Un patiesībā māca. Un es dabūnu, tētis saka vienu, skolotāji man prasa, un man ir kauns tagad, un es nezinu, ko atbildēt, un viss sanāk manī. Un es esmu bišķiņ no apjūtas, protams, un līdz ar to es īsti neizrunāju šīs lietas ar pieaugušiem. Un šīs pilnīgi citas informācijas iegūst no vienas no otras puses, līdz ar to man nav drošība. Es eju projām no viņiem. Es negribu dzīvot šajā problēmā, kas ir tie pieaugušie. Un es izgāju ārā, un līdz ar to tur bija lielāka struktūra. Tā kā pirmā lieta, ko jūs varētu darīt, tas ir sakārtot. Es nesaku, ka jums nav kārtībā. Es vienkārši, ja jums gadījumā ir tas, kā mēs kopā palīdzēsim bērnam vai bērniem izrunāties, un kā mēs viņiem varam iedot vienu un to pašu ziņu, lai viņi uztvertu informāciju skaidri un gaiši un ar robežām. Ja vienam patīk hokejs, vienam futbols, un jums ir jāvienojās, jūs kā vecāki ejiet ar vienu ziņu, ar mīlestību. Tātad ģimenei jābūt vienotai. Ģimenei jābūt mīlestībai, un ko es domāju ar mīlestību? Jo mīlestība ir ļoti tāds interesants vārds, par ko mēs visi vienmēr runājam, un īsti nav skaidrības. Lai vienkārši izteiktos, mīlestība ir dziļa, droša un mierīga. Mīlestība nāk ar mieru. Sarunas mājās nāk ar mieru. Viņas ir dziļas. Viņas ir drošas. Tas nozīmē, ka bērns drīkst izteikties, un mēs drīkstam izteikties, un mēs uzklausām viens otru.
Tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs varētu viens otru atbalstīt. Bet, ja es kā cilvēks, vai kā tēvs, vai kā vīrs, es nespēju otru cilvēku uzklausīt ar mieru, un nespēju dot viņam drošību, lai viņš man var izteikties, tas nav palīdzoši ne viņam, ne man. Kaut kas sāk jukt un brukt. Un tas ir rādītājs, ka nevis nevis bērnam ir jāmainās, bet man ir jāmainās. Un kā lai es mainos, tas nozīmē, man jāpasaka, ka es to nespēju, man ir jāiet ir pie speciālista kāda vai kāda cilvēka, kurš man varētu palīdzēt. Jo es sev nespēju palīdzēt. Līdzīgi kā atkarīgais nespēja sev palīdzēt, tāpat arī bieži vien ir ģimenes, kurās ir līdzatkarīgie, un katrā ģimenē, kur ir atkarīgais vai kur ir jaunietis ar dzeršanas problēmām, ir problēma bieži vien ir vecāki, kuri iespējams ir līdzatkarīgie vai kuru ģimenēs ir bijuši šī problēma, tad paskatīties uz viņu dziļāk. Ko es gribu pateikt par to, tas nav kauns par to runāt. Iespējams, ka tas ir, mēs izjūtam to kaunu. Un ja mēs izjūtam kaunu un godīgi pateikt par to, ka mums ir kauns par šo runāt, bet mēs negribam runāt, jo tā ir tā problēma. Un tā ģimenes parasti sargā viens otru, neiet ārā un nerunā par to, jo viņi sargā slimību. Ja mēs negribam, kā es saku, es atceros, man arī bija tāda, mēs negribam mazgāt savu netīro veļu citos cilvēkos. Ja es nemazgāšu savu netīro veļu, es staigāšu netīrs. Un varbūt, kad kādreiz vajag tieši paskatīties to, un tas nekas, sāksim mazgāt. Tāpēc, ka mēs viens otru mīlam, mēs gribam, lai mēs esam droši. Un tāpēc tas dziļums ir ļoti svarīgs. Šīs emocijas, un tīpaši vīrieši droši vien ar bērniem, mēs nerunājam par emocijām, par sajūtām, par to, kā mēs jūtamies, jo mēs īsti pat nesaprotam. Ko es gribu pateikt vēl, kad bieži vien uzdodot, mēs arī vecākiem arī runājam, paprast, kā viņš jūtās tas jaunietis. Jaunietis atbildēs labi, slikti, normāli, līdzīgi kā mēs esam atbildējuši. Gribu tikai pateikt, ka labi, slikti, normāli nav sajūtas, labi, slikti, normāli, tas ir vērtējums vienkārši, bet miers, dusmas, bailes, satraukums, aizkaitināmība, kauns, šīs visas ir sajūtas, par ko mēs varētu sākt runāt. Bet kā to uzsākt, arī ir metodes, kā uzsākt sarunas no manas personīgās pieredzes, kā uzsākt sarunu ar jaunietni, ja viņš nerunā. Ja jaunietis nerunā, visdrīzāk, kad iespējams, kad ir aizlaists kaut kas pa tālu, bet visdrīzāk, ka mēs nesākam pietiekoši atklāti pret viņu. Ko tas nozīmē? Ja jaunietis dzer vai lieto vai kaut ko tādu, visdrīzāk, ka mēs arī esam kādreiz dzēruši vai lietojuši nevienu reizi vienu. Mēs arī esam piedzērušies, varbūt esam vēmuši un mēs atkal ejam un atkal lietojam. Kaut kā mēs zinām, ka mēs varam nokļūt turpatās. Mēs šo informāciju ar mīlestību, drošību, mēs drīkstam viņiem teikt. Mēs drīkstam teikt, kā mums gāja. Nevis, lai manipulētu ar viņiem, bet lai ļautu viņiem iepazīt arī mūsu. Manā ģimenē, es vēlreiz saku, es eju pēc pieredzes. Manā ģimenē zina visi cilvēki, kad es esmu atkarīgais, kāda ir mana dzīve, kāds ir mans stāsts, un es runāju ar to par bērniem. Man nav īpaši problēma izstāstīt par to, kā es jūtos un kā es veidoju savu dzīvi un kā tas sanācis vai nav sanācis. Un viņi ļoti interesantā veidā atverās vienā brīdī. Man arī tā ir. Un ka mums bija kaut kāds satraukums dzīvē vai pirmās attiecības, un mēs piedzērāmies, un mēs piekāvām, mēs nozagām. Viņi sāks ar jums par to runāt. Mums arī tā ir. Mums arī ir viens tur džeks skolā. Mums arī ir tas vai savādāk. Viņš sāks jums atklāties un būt daudz drošākam. Runājiet ar sevi. Viņi būs pret jums tik atklāti, cik jūs atklāti būsiet pret viņiem.
Un tas iedvesmos viņus, tas iedrošinās, jūs veidosiet jaunas attiecības. Un jūs ieraudzīsiet arī sevi savādākā gaismā. Un jūs ieraudzīsiet sevi, kādi jūs esat. Kā jaunieši bijāt. Un patiesībā, kad varbūt, kad tur nekas nosodāms. Nav. Jā, ir daudz cilvēku, kas saka, manā laikā tā nebija. Un manā laikā audzināja savādāk, nerunāja par jūtām, mūs tur nopēra vai vēl kaut kādā savādākā veidā. Un tad mans, īpaši tiem vecākiem ir tas arguments, šeit arī ir tas, mūs sita, mums bija ok, bet rekur, tagad mums bērni ir šādi. Viņi grib emocijas, viņi grib runāt, viņi grib piederību, viņi grib vīzijas, viņi grib mērķus, viņi grib kaut ko vairāk nekā mēs gribam, bet mēs viņus laiku velkam apakaļ, un ja mēs tām metodēm viņus apturēsim, viņi jutīsies nepareizi, nepieņemti. Un tāpēc mums vajag darīt to, varbūt, ko mēs nesam jau sen darījuši, vilkt ārā no sevīm šīs lietas, kas ar manīm notiek. Un te mēs varam meklēt palīdzību psihologu, palīdzību psihoterapeitu, palīdzību vai citu speciālistu palīdzību. Jo vecāku uzdevums ir izprast bērna emocijas un vajadzības. Ko es to gribu teikt, kad bērnam nav jāizprot jūsējais, bērnam ir jāiemācās dzirdēt un saprast, kā citi cilvēki viņi caur jums iemācīsies to, kā izrādīt arī savējās. Visdrīzāk, kad jūsu bērni nedarīs to, ko jūs viņam sakat, viņi darīs to, kādi jūs esat. Bet viņi ir citi cilvēki un viņi iespējams, ka nespēs noturēt sevi šo nastu, ko varbūt kāds no jums ir spējis noturēt un nest to tālāk. Tāpēc bieži vien arī alkoholismu un atkarību sauc par jūtu slimību. Mums ir ļoti daudz, kas sakrājies, un kad mēs iedzeram, mēs viņu izlaižam ārā. Un nosēdumi vienalga paliek. Un alkoholiķim vai atkarīgam cilvēkam tas ir ļoti tipiski. Viņā visu laiku sēž šīs emocijas, sajūtas un nevar saprast no kurienes, jo bieži vien tas nāk no bērnības. Bieži vien tā ir kāda trauma, un tas nenozīmē, ka viņš ir bijis kaut kas ļoti traki izvarots, vai viņš ir kaut kādu slepkavību redzējis. Tās ir daudzas mazas lietas, kas ļoti daudziem jauniešiem, ko es dzirdu, es neesmu pietiekoši labs priekš saviem vecākiem. Tas nozīmē, ja es atnāku ar 9, kāpēc nav 10? Ja es atnāku ar 10, tad jau bija viegli. Tad jau visiem noteikti, kad ir 10. Bērni ļoti grib, lai vecāki lepojās ar viņiem. Nevis tāpēc, ka viņi ir kaut ko izdarījuši, labu vai sliktu, jo ja mēs viņus tikai slavēsim un viņi būs pieņemti tikai tad, ja viņi kaut ko labu izdarīs, tad viņi kļūst par perfekcionistiem. Un perfekcionistiem arī nav nemaz tik jaukas dzīves, kā jūs varbūt zinat. Viņi visu laiku liekas nervozi, viņiem visu laiku ir kaut kas jādara, jāpierāda citiem cilvēkiem, lai viņi justos mīlēti, laimīgi un pieņemti. Bet nevienmēr mūsu dzīvē tas tā notiekās. Viņi nespēja atpūsties, viņi izdeg un viņi nonāk iespējams arī atkarības varā. Tā kā ir ļoti daudz un dažādas šķautnes šiem lietām, kā mums ļaut jauniešiem iet uz priekšu, dzīvot un kļūdīties. Mums ir jārada šī vide, kurā viņi pieņem lēmumus, viņi kļūdās, viņi maina kļūdas un viņi var iet uz priekšu dzīvē un jau skatoties uz savām lietām. Jo manā paša dzīvē bija tikai tad, kad es sāku pats uzņēmos par to atbildību, sāku iet uz priekšu, redzēju savas kļūdas un savas sekas šīm emocijām, šīm visām darbībām, tad arī man sāk kļūt pārliecinātāks, sāk kļūt par sevīm un varēju pildīt šīs visas funkcijas, ko pieaugušam vīrietim, ja ģimenes biedram būtu jāpilda. Ko es vēl gribu teikt, kad jā, tas ir par bērnam, nav uzdevums uzvesties tā, lai vecāki varētu viņu mīlēt. Un tas arī
ir tas, ko es arī iepriekšējā reizē teicu, tikko viņu uzdevums ir būt bērniem, viņu uzdevums ir iemācīties pirmkārt būt šī ķermenī, kurā viņi ienākuši šī pasaulē, kurā ir emocijas, domas, sajūtas, visi nervi, viss viņu ķermenis, viņi aug, attīstās, viņu gaismas ātrumā, tas viss viņiem notiek, skola, darbs, mācības un visas citas lietas. Viņiem ir ļoti, ļoti sarežģīti visu to saprast sevi, kas notiekās. Un ja mēs kā vecāki sakam, šito nē, šito jā, šitas ir pareizi, šitas ir nepareizi, bieži vien viņi sāk neticēt sev. Izstāstīšu vēl pašās beigās kādu piemēru. Ja bērnam, kā maziņam mūsu auga, un man arī tā bija, dod man kaut kādus ēdienu, zirņus, un viņi saka, garšīgi, man pasaka vecāki vai vecvecāki. Šitas ir garšīgi ēd, un ja es saku, negaršo man šitas. Bet viņi saka, nē, tev jāēd un tev jāizēd tas šķīvis, un ja es izēdu, un katru reizi man tiešām negaršo, jo man drīkst negaršot lietas, es sāku ticēt tam, ka vecākiem ir taisnība nekā man. Es neticu vairāk savam organismam, es neticu, ka man negaršo, es pierodu ēst negaršīgas lietas, līdzīgi kā tev ir augsti uzvelts šalli, varbūt, ka man nav augsti. Un es sāku pierast, ka mamma ir taisnība. Un es vairs neticu sev un kļūstu par paklausīgu bērnu. Un es mālēcis, tu esi paklausīgs. Un gribētu vēl teikt to, ka no paklausīgiem bērniem izaug paklausīgi pieaugušie. Un nevienmēr tas ir veselīgi. Vajadzētu viņiem dot iespēju izvēlēties savu rīcību, izvēlēties savu ceļu, izvēlēties šīs lietas, ar kuriem viņi grib, jo dotajā brīdī mēs esam sabiedrībā, kurā ir kompjutera, un mēs runājam par kompjutera atkarībām, mēs runājam par dažādām lietām, kas mūsu jaunībā nebija. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti, ka mūsu jaunībā nebija. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāattīstās, jāaug savādāk, jāmācās tās lietas savādāk, nekā mēs mācījāmies. Un to mēs zinām vismazāk. Mēs nezinām, kā audzināt bērnu šī ērā, kurā mēs dotajā brīdī dzīvojam. Viss, ko mēs varam darīt, ir būt blakām saviem bērniem, ka viņi aug, mācās un mēģina iekļauties šajā sabiedrībā, kas dotajā brīdī šķobās un ir ļoti sarežģīti. Viņi izjūt bailes, satraukumu, bet lai mājas ir šī siltumnīca, kurā viņi atgriežas un viņi jūtās droši. Bieži vien man arī ir teikuši, kāpēc tu uztaisīji atvesļošanās centru, kurā mēs strādājam ar atkarīgiem. Es teicu, man patīk atvesļošanās centra, tāpēc, ka šī ir tāda siltumnīcas vide. Un es gribu mājas, lai man ir visdrošākā vide, kāda man ir. Un kā jauniešiem un bērniem katram novēlu, lai viņa mājas ir drošākā vide, kāda viņam būtu, kur viņš var dusmoties, ko nozīmē, kad, ja vecāki dzird, ka bērns dusmojās, tas nozīmē, ka viņš velk robežas. Lai viņš iemācītos vilkt šīs robežas, respektēt viņu dusmas, respektēt viņu kaunu, nemēģināt mainīt viņu, respektēt to, ka viņi ir priecīgi un ka viņi drīkst atgriezties mājās, kā viņi uzvedās. Un tas ir ļoti būtiski, ja es nedrīkstu mājās pat dusmoties uz vecākiem vai ko, tad es sāku apspiest dusmas. Un tas nevienam nepatiks un nevienam nav labi. Viņas būs jādabū ārā un viņas nāks ārā ļoti nepatīkamos veidos. Tā kā vecākiem radīt šo vidi, lai bērni justos kā mājās, drošībā, kā siltumnīcā, ka izejot ārā lielajā pasaulē, mēs sastresojamies, mēs dabūnam kaut kādus sitienus un mēs izejam pa gaļas mašīnu, mēs atnākam mājās un šī tā drošā vidi. Tas ir tas, ko mēs kā vecāki varam darīt. Mēs nevaram, viņi nav uz pults, bērni nav uz pults, kā visas citas dzīves būtnes un šī dzīve
Mēs varam vienīgais kontrolēt sevi un radīt šo vidi. Un jā, viņi klups, viņi pakritīs līdzīgi kā mēs, bet mēs varam būt viņiem blakām. Un paprasīt, kā tu jūties un kā es tev varu palīdzēt. Un ja viņš negrib runāt, un ja viņš paliek dusmīgs, viņš drīkst dusmoties. Un ja mēs nesaprotam, mēs jūtamies bezspēcīgi, kas ir ļoti tipiski, mēs sākam iet pie speciālistiem un prasīt palīdzību. Mēs nevis ko darīt ar viņu, bet kā lai es ar sevi tieku galā, es jūtos bezspēcīgs. Un kad mēs pavērsīsim fokusu uz sevīm un sāksim mainīties paši, mainīsies arī mūsu bērnu un apkārtējā vidi un skatījums par pasauli, kāds viņš ir. Un tas būs jauns sākums ģimenei un bieži vien tas var būt kaut kādos situācijās par vēlu, pat nav viss ļoti rožaini un skaisti dzīvē, bet mēs būsim tie cilvēki, pie kuriem kad ir viņiem problēmas, viņi varēs griezties. Jo viens no lielākām problēmām tā, ka mēs mēģinām palīdzēt cilvēkiem, kuri neprasa palīdzību. Jo tādējādi mēs zaudējam iespēju viņiem palīdzēt, tad, kad viņi vēlēsies, lai viņiem palīdz. Viņi nenāks pie mums, jo viņi būs zaudējuši uzticību, jo mēs uzbāžamies un mēs nesaprotam. Mēs sakam, ne, man nevajag, bet mēs tādējādi ar spēku, aiz savām bailēm, aiz savas nepārliecinātības pazaudējam iespēju ar viņu komunicēt droši, dziļi un mierīgi. Atcerieties, miers būs tas, kas ienesīs mieru, jo esot mierā ar sevi un ar bērniem, mēs trenējamies mieru. Un to arī es jums novēlu. Radīt drošu vidi un mīlēt savus bērnus. Paldies!